Esiet sveicināti 2006. gada janvāra vidū, kad ir augsts 2006. gada janvārs, beidzot ir ziema Latvijā. Tāda ziema, kādu mēs neesam redzējuši ļoti ilgus gadus. Tāpat laikā internetā klīst ļoti daudz padomu, ka tagad mēs varam iet un griezt hortenzijas skarainās. Un daudz arī to dara. Un tāpēc es uzskatu, ka man ir šis video jāuztais, kāpēc pārdomāsim, kādu informāciju mēs iedosim hortenzijai, ja piegriezīsim tagad janvārī. Un kādu informāciju mēs esam devuši, kad piegriezam rudeni, un kādu informāciju mēs šim pašam augam varam iedot, ja mēs to izdaram aprīļa vidū. Labā ziņa ir tā, ka skarainā hortenzija ir trakot izturīga. Un tā dod spārnus tiešām dažniekiem iesācējiem. No vienas puses tā dod spārnus, no otras puses tā ir tik pacietīga, ka mēs īsti nevaram redzēt savas kļūdas, kamēr kaut kas tiešām nopietnas nenotiek. Tātad par apgriešanu. Skarainās hortenzijas ļoti daudzi apgriež rudenī. Un tas nav nekas nepareizs un briesmīgs, un rudens piegriešana tā ir diezgan izplatīta Latvijā, jo ļoti bieži, it sevišķi apzaļumotāji, viņiem nav iespēja šajos dārzos, apkopjamos dārzos nonākt pavasarī pie klienta, agrajā pavasarī. Un tāpēc tiek nogriezts rudeni. Tad, kad mēs piegriežam periodā, kurā mums ir paredzēti kaut kādi augstumi, protams, kad 8 gadi mums vispār ziemas praktiski nebija. Un līdz ar to mums tā pieredze bija tāda, ka mēs tur, kur mēs nogriezām, tad varbūt pasala viens pumpuriņš zem viņa, un tur nāca jaunie dzinumiņi. Šogad, kad ir ļoti liela mīnus, visdrīzāk šis rudens griezums būtu tāds, ka būs pasaules kāds lielāks gabals un drusku dziļāk veidosies šis te krūms. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tad, kad mēs piegriežam rudenī, mums ir iespēja, ka šie te griezumu vietas, viņas būs pakaltušas un mazliet, tātad mēs pumpuru nedabūsim mums sākotnēji izvēlētajā vietā, kā mums likās, ka mēs nogriezīsim, un tad no tā pumpura nāks ārā. Visdrīzāk šie pumpuriņi nāks zemāk. Tieši tas pats notiks, ja mēs tagad janvārī, arī šajā milzīgajā augstumā, ja mēs iziesim ārā un piegriezīsim, tad tur, kur mēs piegriezīsim ar domu, ka visdrīzāk mums liksies, rekutē nākamais pumpuriņš, un tur nāks ārā jaunais dzinums, gluži tā nebūs. Tajā vietā nebūs, būs drusku zemāk. Tas pats efekts būs, ja mēs nogriezīsim februārī. Tātad mums jārēķinās, ka augstums dos savu, un šis te posmiņš būs garāks tas, kurš pavasari varētu būt beigts. Bet atkal labā ziņa, hortenzijai tāpat kādā no šiem dusošajiem pumpuriņiem izveidosies jaunie dzinumi, kas skaisti izaugs pavasar, un uz viņiem mēs redzēsim nākamajā, jeb šajā sezonā, 26. gadā, jaunus ziedus. Bet kur šis varētu būt bīstams? Tie pieredzējušie, viņi jau apmēram zina, ja tu piegriez rudeni, tad tu zini, ka kaut kādu daļu mēs no šie te griezuma vietas mēs pazaudēsim, vai ne? Bīstamais var būt, ja mēs piegriežam ļoti drastiski augstumbra hortenzijas. Un šīs te augstumbra hortenzijas varētu būt tā, ka mēs rēķinājāmies, ka mēs atstājam kā 2-3 pumpurus, bet šie 2-3 pumpuri pie ļoti lieliem augstumiem šobrīd var izsalt. Un tā rezultātā mums vairs nav koks, bet krūms. Tāpēc attiecībā uz šiem kokiem es jums tomēr ieteiktu hortenziju kokus izveidotos koka formā piegriezt pavasari. Tas pats attiecas uz augiem, kas ir nelieli stādi, jauni stādi. Arī tos es uzskatu, ka labāk ir griezt pavasari. Ja jautā man, kad griezt, tad vēl vecajos laikos daudzus gadus, kādus gadus 10, vairāk, es saviem skolniekiem, klientiem es teicu, 8. martu mēs svinam kopā ar skaraino hortenziju un tad ejam piegriezt, vai ne? Atceraties? Lūk. Un ziniet, ir mainījušies laiki. Un arvien jau vairākus gadus pēc kārtas
man jau tāda sajūta bija, un arī novērojumi, ka veiksmīgāks ir tās hortenzijas, kuras tika piegrieztas aprīļa vidū. Kāpēc? Kas notiek? Viens ir tās, tikko runājam par hortenziju apsalšanu, šiem te galiem. Bet tas nav pats bīstamākais. Mūsu augstumi nav tik lieli. Hortenzijas ir tik izturīgas, ka viņas tāpat izdos jaunos dzinumus, jo hortenzijas karainā ir no 28 līdz pat mīnus 34 grādiem. Ir daudz šķirnes, tādas te fantomu un tā tālāk. Bez visas sniega viņi izturētu arī šos mīnus 3 un 4 grādus. Bet kam dēļ tomēr augstas raudzes speciālisti uzskata, ka vislabāk ir griezt pavasari. Un šobrīd mazliet vēlāk nekā parasti. Padomājam, kas mums notiek pavasaros. Atcerieties, ka Latvijā, protams, reģioni atšķiras. Atkal mēs nevaram tā ļoti vienkārši paņemt vienkāršoti vienu piemēru un visu. Un viens noteikti iekomentēs, ka Liepājā ir citādāk, un Liepājā var citos laikos griezt mazliet ātrāk, un savukārt Zosainos ir cits laiks. Ja? Bet padomāsim par šo te loģiku. Loģika ir kāda. Kas notiek, kad mēs nogriežam mūsu lapu krūmu? Mēs viņu nogriežam, un tātad mēs veicinām pumpuru veidošanos. Mēs nogriežam, tātad mēs esam kaut ko nogriezuši. Ja mēs esam nogriezuši rudeni, tad pie pirmajiem plusiņiem, pie pirmajiem šiem te veģetācijas iesākumiem augs sāk veidot, attīstīt augšējos pumpurus, no kur veidos jaunos dzinumus. Ja mēs esam piegriezuši rudeni, ja mēs esam piegriezuši ļoti agrā pavasarī, ja vēlā ziemā, janvārī, februārī, un tagad, es domāju, arī martā, tad kas notiek? Šie pumpuri ļoti ātri sāk attīstīties, un tā lapiņa, ja pirmā tā lapiņa, kas veidos jauno dzinumu, būs vaļā tajā brīdī, kad Latvijā ir tipiskais laiks, kad mēs mokamies ar salnām. Viss dārs ir jāglābi. Mēs nezinām, pie kā mesties klāt, liekam sveces, klājam un tā tālāk. Bet lai mums nav jāsedz hortenzijas, lai mums nav jāuztraucās par šo te jauno lapu, kas ir iznākusi mazliet, varbūt kādas 2-3 nedēļas pātru, es tev ieteiktu vienkārši piegriez mazliet vēlāk. Līdz ar to šis jaunais dzinums attīstīsies mazliet vēlāk. Un ir iespēja, ka ja mēs piegriezīsim aprīļa vidū, tad šis te pumpuriņš salnu laikā, aprīļa beigās, maija sākumā, kad ir tas trakums, viņš būs tik maziņš, ka neapsals, un tev nebūs jāsedz šis augs. Protams, ja tev ir tikai daži augi, ja tavā reģionā nav trakas salnas, tu pat nesaproti, par ko es runāju. Tev vienmēr sanāk, un viss būs labi. Latvija ir ļoti interesanta teritorija, jo vienā pusē mums ir izteikti augsts, un mēs zinām, tie ir Zosēni, Daugavpils, tā pati Alūksne. Mana vecvecāku zeme, man izslēdzās lampiņas, maniem augiem beidzās diena. Nu, lūk, un mums ir arī Rucavs. Rucava, kur ir 7. zona un silts, atkal noteikti atšķirsies. Tātad atceramies vēlreiz, kādu informāciju mēs iedodam augam. Ja mēs viņu nogriežam rudeni vai vēlā ziemā, tātad šie augšējie dzinumiņi ļoti agri attīstīsies un nāks ārā tad, kad mums ir salna. Ja? Tāpēc negribi sekt. Mēģini, varbūt pāriet uz mazliet vēlāk piegriešanu. Šajā sakarā interesants moments, ļoti daudz baidās, ka šajā laikā krūms var nosulot. Es nezinu, no kurienes šīs te informācija tik ļoti ir pārpludinājusi Latviju, bet man ir aizdoma, no kurienes tas ir. Tas noteikti no Latvijas informācijas, jo tad, kad es jautāju un pārnājam ar šo jautājumu mūsu hortenziju draugiem, speciālistiem, viņi tad diezgan izbrīnīgi, bet tas taču krūms, nekas jau tur noticēt nevar, tā nav arī vīnoga. Bet ja tu ļoti satraucies un tad aprīlī pieeja un to, ka tek,
Tu vari vispirms pamēģināt piegriezt dažus, un tā ļoti tek, nu tad mazliet pat atliec uz kādu nedēļiņu vēlāk, labāk vēlāk, bet nekā šobrīd agrāk. Protams, hortenzijai vienmēr ir bijuši te abecītes. Jo tu zemāk nogriez, jo lielāka ziedgalva, jo tu agrāk nogriez, jo agrāk zied. Tā ir tas tā kā pamats, bet vienmēr padomā, vai tev vajag šo agro dzinumu. Un pavisam iesācējiem, tad saprotiet, ka mēs šobrīd runājam par krūma piegriešanas laiku, kad mēs veidojam formu. Uz rudeni es rekomendēju nogriezt tikai ziedgalvas, lai tās sniegā mums nenolūst, jo sevišķi tas ir augstsumbra hortenzijai. Es viņus griežu tad, kad man ir nepieciešams ziedgalvas floristikai, un otra funkcija, lai nesalūst sniegā. Bet jau pavasarī, aprīļa vidū, es iešu un piegriezīšu šos te krūmus tā, kā viņus ir jāpiegriež. Kā piegriezt? Par to jau citā video meklējam mūsu YouTube kanālā. Vēl viena milzīga kļūda, kas šajā sakarā tiek izdarīta, ļoti bieži, tad, kad cilvēki piegriež hortenzijas, viņi uzreiz viņus pabaro ar sintētiskiem minerālu mēslojumiem. Arī tai pavasarī. Tā ir lielā kļūda, to mēs nedaram. Mēs noteikti atsevišķi to stāstīsim vēl un vēl, bet arī šajā video es gribu pateikt, ka hortenziju ar sintētiskiem minerālu mēslojumiem, jo sevišķi, ja tie ir šķidrie minerālu mēslojumi, tādi kā kristalons, mēs viņu barojam tikai tad, kad tā lapiņa no tā trīsstūrīša, tā kā druscītiņa sāk vērties vaļā, tikai tad mēs to drīkstam darīt. Un faktiski tas ir tikai maija sākums. Ar granulētajiem, ja tie ir 6 mēneši, mēs varam varbūt tajā pumpuru stadijā jau mazliet iedot, 2 nedēļas ātrāk, bet arī labāk nesteidzamies. Pavasarī mēs sāksim tikai ar organiskiem minerālu mēslojumiem, skābo kūdriņu un kādiem no organiskiem mēslojumiem, kas ir jau sadalījušies. Tā kā gaidām pavasari un pārdomājam, kad mēs vēlamies piegriezt skaraino hortenziju. Man ļoti patikt, ja jūs arī ielikt kādu komentāru. Protams, arī tie, kuri rudeni griež, viss ir kārtībā. Tas viss ir pareizi, tas nav nekas nepareizs, bet būtu ļoti interesanti mums kopā pavērot, kāda ir starpība, ja mēs piegriežam mazliet vēlāk. Veidojam savu pieredzi kopā.